Raidījums taps ar Sijā Motofavorīts atbalstu. Sveiki, atkal tiekamies motociklistos. Decembris ir daudz sniega, bet tieši tāpēc mēs arī izmēģināsim kādu lietu - kāpurķēdes. Ne jau motociklam, kvadrciklam, kaut gan kāpēc gan neuzlikt motociklam. Mēs zinām, ka Vācu armijā bija motocikli ar kāpurķēdēm, bet šoreiz kāpurķēžu tests un, ziniet, mēs pat kādai armijas tehnikai palīdzējām. Braucam. Izbraucam. Vienai pļenškai, a nākošana neizbraucām. Volvo C03. Šodienas uzdevums noskaidrot, kam der kāpurķēdes kvadrciklam, cik tālu mēs varam iebraukt un vai tas vispār ir vajadzīgs saimniecībā. Un tieši tāpēc devāmies uz tuvējo Pierīgas mežu. Kur mēs tagad brauksim? Mēs brauksim palīdzēt izvilkt armijas mašīnu. Kvadrcikls ir pa viegli, bet viņš velk. Viņš jau jaudu pietiktu, bet kvadrcikls slīd. Tāpēc mēs kvadrciklu atsēsim pret koku ar trosi. Un pēc tam vēlreiz ar viņš spēku izcelsim viņu ārā. Jo viņš diezgan viegli velk, bet tā viņš vēl klāt motociklu. Šajā gadījumā mums vajag palākt to, lai kvadrcikls stāv uz vietas. Mēs viņu pieaģēsim pie koka. Izturēs? Kociņš? Jā. Cerēsim. Ja ne, meklēsim lielāku. Vēl. Glābšanas akcija turpinās, un jāsaka, ka tas galvenais, kas mums ir nepieciešams, ēnkurs, aiz kura nostiprināt kvadrciklu, lai neslīdētu pa sniegu, jo kvadrcikls ir vieglāks. Tad parādījās kāds džips, aiz tā arī nostiprinājām. Iet pats iet jau ārā. Ļoti labs teiciens ir latviešu valodā. Mazs cinīts gāž lielu vezumu. Tātad, redz, ka mēs redzam, ka kvadrciklu, kura jauda viņšai, ir tikai tonna 200, ja? Jā, nevajag. Jā, tur var izvilkt diezgan smagu tehniku, iesēdušos diezgan līdz, kā saka, riekstiem. Kas vēl ir svarīgi, viņš veido pārnesumu. Pārnesumu pašā kāpurķēdes vidū tātad ir rats, kurš griežas lēnāk nekā pati kāpurķēde. Tas nozīmē, ka tas principā tas pats, kas džipiem vai pareizāk sakot armijas tehnikai saucās portālie tilti, kas ir šīm vērķim. Ja? Tātad ass pa taisno neiet ritenī, bet no sākuma iet zobratā, kurš griežas lēnāk par pašu kāpurķēdi. Tādā veidā veidojas spēks un netiek tā lausts puses, reduktori un vispārējais. Mēs uzskatām, nodemonstrējam, ka armijas tehnika šoreiz nebija tik stipra kā šīs kāpurķēdes. Jā, armijas tehnika šoreiz padevās. Sasalus. Jā, tad jebkuram visurgājējiem tā ir liela bēda ledus. Tātad arī ļoti labas kāpurķēžu tehnikas, kas ir Sibīrijai paredzēta. Viņas padodās kaut kādu biezu ledus, kurš ielūst priekšā. Šajā gadījumā šis ledus ir plāns. Šis kvadrcikls ielūza, bet izbrauca. Ja viņš būtu biezāks, teiksim, 10 cm, un ja viņš ielūstu, tad iespējams būtu arī problēmas. Bet visdrīzāk jau, ka viņš neielūst. Viņš vienkārši aiziet pa virsu un tādā veidā. Fizika ir fizika. Jā. Galvenais ir, lai ir viena viņš uz visiem. Tad jau ārā tiksim vienmēr. Tas galvenais jau mērķis bija redzēt šodien kādās kāpurķēdes iet. Un vienīgais, kurš šodien no visiem darboņiem nenorakās, tas ir kvadrcikls vispār norakašies.
Tā ir. Vajag galvu, ja tu brauc iekšā kaut kur mežos, un ir labi, ka tev ir draugi ar kāpurķēdēm, un ka tev vispār ir draugi, kam piezvanīt, kas tev izvēl ārā. Turpinot mūsu stāstu nedaudz par motociklu būvu. Starp citu, varat fiksēt visus savus, teiksim, moto pārbūvus ar telefonu, atsūtīt bildīt mums, adrese ir šeit, sūtiet uz turieni. Mēs arī pavēstīsim, kā tas viss izstās, jo, zinām, modernās komunikācijas jau ir ar video, ar HD pat kamerām aprīkots, un tad mēs varam visu ko izstāstīt. Bet turpmākajās minūtēs par mocīšiem. Forši sulīga krāsa. Mēs varam paņemt kaut kādu graudu un, teiksim, ietonēt viņu ar kaut ko. Bet labi, bet ja mums būs tāds graudējums, vai mums tie zīmējumi izskatīsies īstenībā šeit? Šitien varētu, piemēram, būt pamatkrāsa šito visu lakni. Un šitien varētu būt tāds, nu, tā saucamā taksometra krāsa vai ziloņkalu krāsa, ja, un uz tās veidot to grafiku virsū. Labi. Šeit tad ko? Šitien būtu pamatkrāsa, un te varētu būt josla. Jā. Bet zīmējumu mēs netaisam, tur vienkārši nav kur viņi taisam. Nu, protams, ģērboņi. Pa to joslu tādu platāku uztaisīt, un iekšā iestrādāt ģērboņus. To joslu taisīt, nu, kaut vai, piemēram, ar to pašu, ko mēs domājam uz riteņiem, un to slīpēto krāsu, ja. Pēc tam viņi atdalīt, un tajā atdalītajā vietā ilgi ģērbonīt, ja. Pēc kaut kāda gabaliņa atkal ģērbonītas, nu, tā. Viņi tur kaut kā var apstrādāt, teiksim, kaut kādu strīpiņu vai kaut kādu ornamentu vēl pa sānu. Varbūt pie citas spuldzes, nu, parastām spuldzēm viņš daudz labāk izskatās, asāks. Jā, un šitas te tumšais, tas būs pie dienas gaismas lampām viņš tāds nevisai, bet viņš saulītē vai pie vienkārši spuldzes viņš daudz labāk. Šreiz izskatās. Šitas ir baigi foršais. Tad kaut ko no šitā arī uz rāmiem varēsim. Jā, uz rāmi, teiksim, tieši tur tajā priekšpusē, vākai priekšpusē, ja? Teiksim, kur vāk, kur ir tā gultņa vieta stūrē, ja? Tad stūras gultņa nāk tieši tur. Nu, lūk, tā mēs ar modernām komunikācijām esam visu fiksējuši, visu, kā mēs pa ziemu rosamies, bet tālāk tāda interesanta lieta. Vai jūs varat iedomāties 350 kubikcentimetru Harley Davidson motocikls, esat kaut ko dzirdējis, vēl pie tam domāts armijai, Britu armijai? Nu, mums bija tāda iespēja tādu patestēt, un patiesi tas ir taisīts Amerikā. Harlejam tajā laikā bija grūti laiki, un Harlejs meklēja, var teikt, visas spraudziņas, kur varētu kaut kā savu ražošanu paplašināt, noietu paplašināt, un Britu armija pasūtīja 3500 šādus motociklus. Tad izstrādāja šo MT350 modeli, kuram bija jau elektriskais starteris, diska bremzes priekšā aizmugurē, Marzoši amortizatoru dakša priekšā, Olins dubultie amortizatori aizmugurē, tā kā viņš ir ļoti advancēts. Tad, lai neredzētu viņu infrasarkanajos tēmekļos, ja pareizāk sakot, lai viņam būtu mazāks infrasarkanais starojums, tad uzlika šīs dokumentu kastes. Tās nav benzīna kannas, tās ir dokumentu un transporta kastes, kuras ir noņemamas. Un aiziet uz štābu. Tip. Šim motociklam ir plastmasas bāka. Tas ir plastmasas Harlejs, kas ir ļoti labi priekš armijas un arī priekš civilējiem. Nav nekad nekādas rūsas, nekādu dubļu iekšā, kas rodās. Nu, šeit ir ventilācijas caurulīte, pa cik plasmasas bāku vairāk elpo, staigā. Nu, kā jau krosinieki. Jā. Tad šeit var redzēt bišķi apdilušu krāsojumu, apskrāpēt. Šis krāsojums ir oriģinālais rūpnīcas krāsojums, bet tā ir speciāla krāsa. Speciāla krāsa, kur absorbē infrasarkano starojumu. Viņš ir mazāk redzams nakts skatierīcēs. Tad šeit ir tāds viens interesants aksesuārs. Tas ir
pompītis, ar kuru ņem un piepumpē riepas. Ja nu pēkšņi rodās kādas problēmas. Tas arī ir viss līdz standarta ekipējumā. Šos MT350 ražoja no 93. gada līdz 98. gadam. Atsevišķus pēc pasūtījuma modeļus vēl priekš dīleriem izgatavoja 2000. gadā. Gandrīz vai augšais tiks? Tiks, pagaidi. Tas tev nav pankūks ēst no rīta, ne? Bez tālu. Mans mucītis iegādājos pirms 2 gadiem. Patīk ar viņu braukt. Arī kubatūra un lielums, lai es viņu savaldītu, viss ir kārtībā. Es viņu varu savaldīt, es viņu varu izlocīt, kā man gribās. Protams, ka vēl pieredze braukšanā ir ļoti minimāla, bet priekš pirmajiem gadiem tas 350 ir pietiekoši. Man arī patīk tas, ka viņš ir pietiekoši augsts un es viņu varu kontrolēt. Mocīts ir tāds skarbs savā dizainā. Negribējās kaut ko parasti, vienmēr liekas, ka sievietēm vai rozā vai sarkanu. Bija iespēja šāda veida mocīši ir arī bešīgā krāsā. Taču izvēlējāmies šo zaļo krāsu, tādu standartu militāro. Uz to rozā, man vēl nav bijis tāds iekāriens, ka man gribētos rozā motocikls. Ko draudzenes saka? Viņa saka, ka es esmu dula, braucot, un arī tad, kad es teicu, ka mēs bijām Norvēģijā un esam nobraukuši šogad 5000 tanī ceļojumā, tad patiešām jāteica, tu esi traka, tu esi dula. Es pabraucu, varbūt tādu īsi ieskatu tādā savā skatījumā uz šo Harley Davidson. Lai es saku, tu jau pats redzēji, ja? Nav ko runāt. Bet, teiksim, tīri tāds. Viņš ir ļoti interesants motocikls, tāpēc, ka Harley, ja, ražojums varētu būt, teiksim, tāds vēsturisks, iedomājies, ja viņi 3500 visā pasaulē ir, ja? Tas nekas nav. Cik tev vēl dzīvi palikuši? Jā, tieši tā, cik tev vēl dzīvi ir. Un, ja divi tādi ir šeit, Latvijā, tas ir super. Šādi retumi ir arī sastopami šeit mūsu platumgrādos. Tā kā, ja jums ir kāds interesants mocīts, par kur neviens nezina, zvaniet mums, telefons šis, un mēs noteikti to parādīsim raidījumā Motociklisti. Domāju, arī jūs esat pamanījuši ikdienā piedaloties satiksmē. Novembra vidū Motokluba asociācija tikās ar valsts policiju un analizēja situāciju, kāda bija veidojusies sezonas laikā uz ceļiem sakarā ar motocikliem. Tad arī viedokļu apmaiņa un par to, kāda tad ir bijuši šī sezona. Tad īsumā motociklists ir bīstams transporta plūsmai. Es domāju, ka tā gluži nevarētu teikt, ka viņš ir bīstams. Katra situācija ir individuāla un tas atkarīgs no konkrētā transporta līdzekļa vadītāja. Tā kā kaut kādā veidā īpaši izcelt, ka motociklisti ir kaut kāda īpaši bīstama, es tā kā negribētu. Es domāju, ka ar šo vien nebeigsies, tā teikt, mūsu motobraucēju dzīves uzlabošana. Noteikti pavasarī mēs uztaisīsim līdzīgu tikšanos ar ārstiem par pirmās palīdzības sniegšanu uz ceļu, jo arī tas ir diezgan būtiski, jo varbūt, ka daudz no negadījumiem, cik te viņi bija īstenībā 7 laikam šajā gadā ir beigušies letāli, bet ja
cilvēki, kas ir blakus viņiem, ja viņi zinātu, kā sniegt pirmo palīdzību, tad iespējams, ka šie letālie iznākumi būtu bijuši mazāk. Tā kā faktiski pavasarī šīs tikšanās sērijas un sevi tādu pašizglītojušās tikšanās viņas turpināsies. Ziniet, gada nogale ir bagāta arī ar visādām apbalvošanām, tieši tāpēc ziņas, un ziņas no kurienes? No superkrosa un, protams, no motošosejas. Gada nogalē, protams, arī motosportisti apbalvo savējos, sveic savējos labākos. Sāksim ar šosejniekiem. Un tai pašā dienā arī superkausa varoņi svinēja savus svētkus. Par to vairāk Lauris Freibergs. Tā sezona, protams, izdevusies samērā veiksmīgi, pat veiksmīgi, jo kopējais plusu zīme ir nākus klāt, un šis motocross seriāls ir daudz atpazīstamāks kā iepriekš bijis. Tas arī bija mūsu mērķos, un esam piestaisījuši arvien spēcīgāks motobraucējs, un šis seriāla līmenis tā kā ceļās, iet uz priekšu, uz augšu, un sacensībās šo šovu spējām uzorganizēt arvien krāšņāk. Šķietas toreizes bija sapnis, naktī pamodos es šķiet. Man visapkārt un pie logiem maniem, visur tikai rozes zied. Kādreiz tālās senās dienās radies tīrais, skaistais zieds. Nemirstīgi gadiem pāri vēl zemes rozes zied. Varbūt tā īsti pastāstīt, kā jūs tā nonākat, teiksim, mēs skatos, kad jūs esat 6 pa pirmo vietu, pa otro, pa trešo. Kā tu nonāc uz tādam rezultātam? Ir divas lietas, vai nu jūs ļoti ātri brauciet, vai nu tā konkurence ir švaka. Kas ir? Nē, vienkārši ir treneris ļoti nopietns, kas izaudzinājis... Tavā personā. Kas ir izaudzinājis zēns, kas grib braukt moc ātri. Un šogad mums sanāca tā, ka es sagatavoju visu cilvēkus priekš tā, lai mēs katrā klasē vinnētu. Viens ģimenes uzņēmums varētu teikt. Ja? Tēvs ar dēlu brauc, abi divi ir čempioni. Tēvs nedaudz ātrāks, dēls nedaudz lēnāks. Kā tad ir? Kurš tad ir ātrāks tā īsti? Īstenībā jau dēls ātrāks vienkārši. Šosezon tā sanāca, ka es esmu pirmais, bet viņš jau ir ātrāks par mani. Viņam bija citi uzdevumi šosezonu. Brauciet kaut kur ārpusē, trenēties Lietuvu, Igauniju, varbūt vēl kaut kur uz ārzemēm? Reāli es vispār netrenējos. Tik vien kā jau tā pieredze ir un ar to pieredzi braucu, bet Jānis, šogad bijām trenēties sezonas sākumā Ungārijā bijām, agrā pavasarī. Un pēc tam bijām Polijā, Pozniņā, laba trasa, labi treniņi, salīdzinoši tuvu. Jo biķerniekos tā trasa tomēr ir tāda bīstama, ka tur nevar tā uz 100% braukt. Nopietni runājot, tad biķerniekos kaut kādas laika izmaiņas notiek. Renovēt biķernieks nenozīmē īstenībā obligāti mainīt asfaltu, kā liekas, jo īstenībā mototrase asfalts ir labs. Šeit svarīgākais ir drošības joslas padarīt, teiksim, daudz plašāks. Un tas saistīts uzreiz ar kokiem. Un, kā zināms, aiz katra koka stāv Greenpeace, tātad pārstāvji mums. Zaļie ar plakātiem. Un tā ir tā problēma, jo īstenībā asfalts biķerniekos ir ok, mototrasē, bet šeit varētu mēs nedaudz viņu pabīdīt plašāk. Šīs neskaidrības ar trases nākotni, tas bija tas, kas tās sekas mēs izjūtam arī tagad vēl. Īstenībā nav runa, tā trase jau nav mainījusies. Viņi bija tāda pat, kad brauca. Šie tāda ārzemju dalībnieki un tāda pat viņi tagad pa lielam. Bet tātad šīs neskaidrības ar šo īpašumu tiesībām, ar to visu tās peripetijas, kas bija pāris gadus atpakaļ, ir novedušas pie tā, ka šī trasa it kā ir nedaudz... Tas sacensības nenotiek un neviens nebrauc. Jā, tātad. Tagad ir tie pirmie soļi un atgūt to uzticību ir ļoti grūti, tā kā tas ir milzīgs darbs un soli pa solim, teiksim, šeit ir ļoti svarīgi
šīs trases īpašnieki apsaimniekot arī darbības. Tātad, ja? Un ja tas viss iet roku rokā ar sportu, tad rezultāti nebūs jāgaida. Jā, novēl jums veiksmi. Paldies! Noslēdzot, jautājums tāds, vai ķīnieši vienreiz nepārņems visu pasauli. Man ir tāds kluss aizdoms, ka nē, bet parādīsim kādu kvadrociklu, kas ir domāts šosejai, tiek ražots Ķīnā, un kā tad tas kopējā testā izskatījās. Kādā no pēdējām siltajām rudens dienām bija tāda iespēja, saņēmām uzaicinājumu piedalīties trasē 333 ar Ķīnas kvadrocikliem, kur ir paredzēti braukšanai pa asfalta ceļiem, testiem. Ieradāmies un tāds, teiksim, diezgan agresīvs un interesants braucamais. Dizains ir pieņemams un pat varētu teikt glīts. Nosaukums tīri tehnisks, ķīnieši apzīmējuši, ka tāda armijas karēva 350 un tur vēl burtu sērija, bet Latvijā šos kvadrociklus pazīst ar nosaukumu Quadrix. Quadrix tad arī mūsu rīcībā un mēģinājām skaidrot, kas tas īsti ir un kā ar to braukt. Tie tātad ir Ķīnā salikti šosejas kvadrocikli. Šosejas tas ir pa ielu braukt. Pa ielu braukt, jā. Tā nav tā, ka mēs esam pieraduši, ka kvadrocikls tas ir tikai priekš dubļiem. Šis ir tīri ielais, skatos arī ielas riepas un diski tā kā jaunām smukām mašīnām lietie. Tieši tā. Plānās riepas. Viņi ir pilnībā certificēti ceļu satiksmē. Visa reģistrāciju ar B1 kategoriju var braukt pa ielu. Reģistrēts motocikls jau ar visu numuru. Ar visu numuru, jā. Ar visu numuru zīmi, tātad mēs ar viņu varam braukt ārā uz ielas un pārvietoties. Tieši tā. Te ir viena interesanta poga, ko es atradu. Ja mēs tā paskatāmies, ieslēdzot gaismas, mēs varam ieslēgt tuvo gaismu, tas ir tālā gaisma, tuvā gaisma un vēl pamirkšķināt. Ja, tas arī ir diezgan interesanti. Domāts, viņš ir diviem braukt. Tas kaut kādīgi neredz otram, kur likt kājas. Nav, bet to mēs īstenībā varētu pamēģināt pabraukt divatā. Pasēties uz priekšu, kājas pagaidām. Nu, šitā. Ko lai saka, teiksim, viņš īsti nejūt, ka tur kāds otrs vēl sēž. Cik tev ir kilogramu? 5 apmēram. Un apmēram ir, un jaka vēl. Nu, tad ir, jā. Bet to spēciņš viņam ir, bet, nu, kā tu redzi, kājas mums te abiem diviem nav kur likt. Bremzes nospiest es nevaru, ātrums īstenībā pārslēgt es arī tā īsti nevaru. Nu, interesanti lieta ir šī rokas bremze, kur nav bremze. Tad labi, kad mūs brīdināja tieši, kad mēs kāpām virsū uz šiem motocikliem, kad tā nav bremze, tas ir diferenciāli atbloķētais, jo viņam diferenciāls visu laiku ir sabloķētā stāvoklī. Un ja mēs gribam veikt kādu šauru manevru, ja uz vietas apgriezties, ja atpakaļ gaitā kaut kur iebraukt, tad mēs viņu atbloķējam. Viņu vajadzētu kaut kur uz priekšu nedaudz. Ja? Tad bremžu pedālim vajadzētu būt, lai viņš būtu ērti dabūnams. Ja? Jo jebkura kāja, vai tā būtu lielāka vai mazāka, tomēr viņa tas bremžu pedālīts traucēs mums. Nu, es tā nedomāju, ka tas tā īsti ilgi turēsies. Ja? Šitas priekšējais var būt, bet pakaļējais spānis, ja kāds te mēģinās uz viņu atspiesties, tad tā arī būs pēdējā reize, kad tas spāns te būs pieskrūvēts pie šī. Tad tomēr vajadzētu šeit, lai būtu kaut kādas dubultsargi, ja, uz vienu, uz otru. Tas būtu pilsētai ļoti labi. Dienas laikā izbraukājāmies, cik no sirds tīk. Vienīgais jautājums ir tāds, ja patīk dizains, viss ir kārtībā, bet ar kvalitāti, nu ziniet, kā ar ķīniešiem, var uztaisīt ļoti labi un var uztaisīt par samērīgu cenu. Šī gadījumā cena izskatās samērīga.
Šodien tas īsumā viss. Redzēt gan ķīniešu kvadrociklu, gan kārtīgi amerikāņu, kanādiešu motociklu. Tā kā varam izvēlēties, ir gan viens gals, gan otrs gals. Un ja jums ir kas interesants, rakstiet mums, stāstiet mums. Mēs būsim kopā ar jums visu nākamo gadu. Bet priecīgas Ziemassvētkus un, protams, laimīgu jauno gadu!